fiziska persona nevarēja tikt klāt. Un šis Jānis Freibergs atradās vēl daži cilvēki, kuri sūtīja, tā kā Krišjāns Baronis savus tautas dziesmiņus uz mazām lapiņām raksta, tā viņš tādas lapiņas sūtīja Melānijai Vanagai. Es neko nevaru atšifrēt no tā, jo es nesaprotu, Melānija atšifrēja. Un tā viņa teica, šī tabula ir kā Mendeļejeva elementu tabula. Tas cilvēks ir tikai tajā vietā ieliekams. Un te ir izpētīts līdz 1600 gadiem, kad nav vēl uzvārdu. Vertikāli augšā iet vēsturē, horizontāli viena dzimta. Ar dzeltenajiem tiem kvadrātiņiem ir Melānijas tiešās saknes vēsturē. Cilvēku vārdi, uzvārdi, dzimšanas gadi, nodarbošanās, slimības. Tad milzīgi daudz jau varam šīs informācijas iegūt šeit. Nu, un tad Melānija, ko dara par šiem cilvēkiem? Viņa saka, par kādu ir dažas rindiņas tikai, par kādu ir 10 lapas puses uzrakstīts, ja viņa zina vairāk. Un tad savās grāmatās, kad es Melānija, varbūt tomēr apsēsties. Nu, bet šī bija, pateikšu, šī bija pirmā telpa. Skolotāji stapa manā laikā, un varbūt vēlties tā, kas radās 2000. gadā muzeju atklāja. Varbūt vēlties kādu muzeju izstādi. Ko varbūt vēlties par kādu priekšmetu kaut ko zināt? Lūdzu? Jā, par šo.